Ko šodien vakariņās domā taisīt? Augsto zupiņu. Lociņus domā pielikt klāt? Jā. Kā tev tur ar to savu kripto lietiņu? Redzēju baigi labo kripto piedāvājumu. Domāju investēt. Cerams, nebūs tā kā pagājušo reizi. Kā? Tā kā augstai zupai aizmirsīt pipariņus pielikt? Jā. Ksenija. Es taču teicu. Nopietni. Jā, es taču teicu, ka būs. Ej, tu nost. Kur tu vēl kaut ko tādu esi redzējusi? 29,000. Nevar būt. 29? Es taču teicu. Ej, tu nost. Es tevi ļoti mīlu. Arī. Kā tev šodien skolā gāja? Normāli. Baigi daudz darāmā bija. Tik traki? Varbūt gribētu aizbraukt paslidot ar mani. Kad? Šajā noglā. Varam, bet īsti nemāku. Tu esi daļas gatavs iemācīties. Es tevi ļoti mīlu. Es tevi arī. Vēl kas pa cilvēkiem? Ko tu vakar treniņā nebija? Baigi daudz darba vakar bija. Šodien būsi? Jā, gan jau atnākšu. Kas jums tur ar Kseniju? Jums pa baigā mīlestība? Jā, kas tev skauž? Tavs kausī tev meiteni laist ar citu čali? Par ko tu reāli runā? Viņš tā nopietni. Pēdējā brīdī visi to redzēja. Es biju noskatā, un neviens jau ātrāk to nebija pateicis. Novalstās rozā brilles, tāpēc tās meitenes nevar laist vienas tusēt atceļas. Nē, reāli lietas man ir mierā. Tā kā atpišies no mani. Un nevajag tos reizes atcerties. Čau, mīļā. Jā. Klau, tev šodien māja ir brīva? Jā, forši. Tad šodien pie tevis uz 10. vakarā? Labi. Man tev ir dāvana, tev varētu patikt. Labi. Nu labi. Čau, tad tiekamies uz 10. Atā. Sveiks. Klau, es tu viņu piebraukšu, varēsi nomest? Lai labs vakars. Вот жулик.
Čau. Čau. Jūs ilgojas pēc manis, ka tik vēl atbrauc. Kas zina? Ko tu tāds nekās? Kāpēc? Viss kārtībā. Es tevi nesatiku tikai vienu dienu, bet man tik ļoti pietrūka. Un kāpēc tu nerunā ar mani? Kāpēc tu nerunā ar mani? Piedod, es filmu izdomājos. Kādu? To pūkņu. Es to parādīšu. Labi. Bet pagaid, pirms mēs skatāmies, sātu noskriešu lejā. Bet tikko atnāc. Es sātu, es to viņu būšu apakaļ. Lejā augšā. To viņu būšu. Redzēs. Šī būs tā neizmirstamākā nakts. Tu man esi pārsteigumu sagatavoji? Redzēsi. Būs pārsteigumiņš. Labvakar, policija. Sveiki, es gribēju ziņot, kad Gaismas ielā 40 atrodas ļoti daudz narkotisko vielu. Jā. Es tev ļoti mīlu. Es tevi arī. Nē, labi. Jā, braucat. Gaidīšu. Visu labu. Riči. Čau. Tik nāc iekšā. Policija. Labvakar. Inspektors Juris Kalmiņš. Vai esat Ksenija Stikula? Jā. Mums ir ienākusi informācija, ka jūs mājā atrodas ļoti daudz narkotisko vielu, līdz ar to mums vajadzēs pārmeklēt. Nē, pagaidi. Sagaidīsim manu puisi un tad tiksim ar to galā, ok? Cienītāji, jums nav par ko uztraukties, ja nelietojat tādas vielas. Tāpēc es domāju, arī iztiksim bez jūsu drauga. Nē, labi, nāciet iekšā. Tak. Un kas ir šis? Tiešām nav mazākais nojausmas. Labi, par šo jūs varētu pastaisīsiet iecirknī. Jūs teikat aizturēt par narkotisko vielu lietošanu. Brauks aiz muguras. Nāciet man līdzi.
Šodien esam labi pastrādājuši. Nedēļas sacensības turpinām gatavoties. Tu, Renār, ko smaidi? Un tu Arsen pirmais uz atskaitīšanu, ja turpinās tā spēlēt. Nu, tevim briedi mēs vispār uztaisīsim varbūt kādreiz cilvēku. Marcel, panāc šurp. Klau, runājot par vakardienu, tu pirms tam nebija ņēmis? Es sācis lietot? Nē, tas bija citai lietai. Tagad jau tas ir nokārtojies. Nu, skaties man. Narkotikas nepieminēšu, bet spēlēji tu labi. Variet. Jo, Marcel, tevi tur ģērbtuvē aprunā. Arī pats paklausīties, ja gribi. Dzirdēji, Kseniju vakardien apcietināja. Ko, bļa? Kseniju? Jā. Par ko Kseniju? Viņa neko dzīvē sliktu nav darījusi. Nu, man nav ne jausmas, bet zinu, ka tev viņa ļoti patīk. Gan jau drīz viņa atbrīvos. Kā esi gatavs? Vecīt, te nav nekāda sakara ar patikšanu. Vienkārši gribās palīdzēt cilvēkam, varbūt kaut ko mēs varam lai labā darīt. Nu, nedirsi, ka tev viņa vispār nepatīk. Bet, nu, mēs viņai nevaram nekādā veidā palīdzēt. Un vairāk Marcelu žēl. Labi, ka viņus abus tagad sanaidojām. Mazāk pārdzīvos. Labi, ka viņus abus tagad sanaidojām. Labi, ka viņus abus tagad sanaidojām. Mazāk pārdzīvos. Kā nekā Marcels ļoti labs čoms.